Ja neiedziļinās produktā, tad aplikācijas, kas strādā ar vizītkartēm, man liekas, ka pat vēl vairāk nekā 309. Bet mūsu gadījumā tas ir servis, tā ir sistēma, kas principā simulē, varētu tā teikt, pat, kā jau teicu, sekretāri. Tad viņi pild vairāk funkcijas. Visas sistēmas ar vizītkartēm vērstas to, lai viņas varētu fotografēt un saglabāt attēlos. Mūsu gadījumā mēs ne tikai varam paņemt attēlus vai fotografēt, mēs varam arī savu vizītkarti iedot. Mūsu pieeja ir diezgan unikāla. Tas ir tāds tīkls, kurš veidojās pats no sevis, jo, ja viens cilvēks lietot mūsu sistēmu, viņš aiziet uz konferenci, daloties ar vizītkartēm, jau automātiski visi cilvēki uzzina arī par to sistēmu. Tādā veidā mēs ceram, ka viņš izplatīsies un cilvēki viņu sāks lietot. Mēs piedāvāsim savā servisā šādas super vizītkartes, kā viņi strādā. Tātad jūs varat otrā pusē QR kods. Viņu var paņemt, pievienot ar plusiņu, QR kodu. Tur arī citas funkcijas, tad ir fotografēt, var arī dažādos veidos pielikt. Viens, teiksim, būs ar kodu. Tā es noskanēju. Tas ir komentāru prasa rakstīt. Tas ir tas pats, ko ar pildspalvu cilvēku parasti konferences otrā pusē raksta. Spiežam pievienot. Un pirmajā lapā tad mēs redzam, ka uzplāta augšā vizītkarte, kur nāk, kur ir. Tā ir tā pat vizītkarte, kas ir šitā. Tad viņa sekundes laikā ir atnākusi. Un pats labākais šajā sistēmā ir, kad es uzreiz varu zvanīt šim cilvēkam, īziņu sūtīt, e-pastu sūtīt, es varu kaut vai šo te pašu vizītkarti, ko es tikko paņēmu, kādam, teiksim, Briselē, Londonā, Parīzē aizsūtīt tajā pašā brīdī. Un vēl ir tas efekts, kad atnākot mājās, datorā, es uzreiz varu redzēt, man ir Excel lapa, kur ir visas vizītkartes, kuras esmu paņēmis ar visiem datumu, vietu, laiku, tad komentāri, par ko mēs runājām. Tā ir, kā to būtu darījis kāds cits cilvēks. Pirmajā tikšanās reizē ar Oskaru Elīna šaubījās, vai Oskars ar savu aplikāciju vispār risina problēmu, un vai vizītkartes drīz vien neizudīs, jo cilvēki ar visu informāciju apmainīsies elektroniski. Oskars un viņa komanda ir pārliecināti, ka tā nenotiks. Vizītkartes lietot cilvēku kategoriju, kas diez vai no viņām atteiksies. Tāpat tām pulksteņiem mēs arī vairs neviens neizmantojam. Bet ir cilvēku kategorija, kas no viņiem neatsakās.